Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes modelis ir vienkāršs un labi saprotams, un tika izveidots vēl toreiz 1997. gadā līdz ar Liepājas speciālo ekonomisko zonu, kuras mērķis bija izveidot instrumentu, kas veicinātu ekonomisko attīstību un jaunu uzņēmumu un ražotņu veidošanos. Ieguvumu, darba vietas un nodokļi valsts un pašvaldības budžetā. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde ir 9 valsts pašvaldības un uzņēmēju pārstāvji. Šā gada sākumā, kad valstiskā līmenī daudz diskutēja par ostu un speciālo ekonomisko zonu pārvaldības modeļiem, Liepājas modelis tika atzīts par labu esamu. Liepājas ostā viss ir kārtībā. Kā jau mans personīgais viedoklis tāds, ja valsts, ja ministrijas no savas puses deleģētu ministrijas vecākās amatpersonas, saka, mūsu gadījumā no satiksmes ministrijas šeit ir valsts sekretārs Andrijs Matīs, tad varētu strādāt ļoti labi arī citās ostās. Ja? Es domāju, Liepājas ostas pārvaldības modelis ir ļoti labs, un mēs to arī redzam pēc izaugsmes skaitļiem. Turklāt dažiem no Saeimas deputātiem tas, kāds ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes modelis, bija liels pārsteigums, jo tas ir līdzīgs tam, kādu vēlējās izveidot. Manuprāt, viens no interesantākajiem momentiem konkrēti Liepājas ostā ir tas pārvaldības modelis, kur ir iesaistīti gan pašvaldība, gan ministrijas pārstāvji, gan arī tie galvenie komersanti, kuri darbojas ostā. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdē darbojas 3 pašvaldības pārstāvji, 3 valsts pārstāvji, atbildīgo ministrijas satiksmes, finanšu ekonomijas valsts sekretāra līmenis un 3 uzņēmēji. Jānis Vilnītis Liepājas speciālās ekonomiskās zonas un Liepājas ostas darbībā līdzdarbojas 3 gadus un pārstāv uzņēmējus. Pirmām kārtām tā ir liela atbildība, jo tomēr 65% Liepājas teritorija ir Liepājas SEZ pārziņā un pārvaldībā. Un otrs, protams, esmu vadījis uzņēmumu apgrozījumu 5-6 miljonu latu, un šis apgrozījums SEZ-am domāju kaut kā ap 20 miljonu, 17 šī gada budžets. Līdz ar to tā atbildība arī tā, ka tā pieredze viena bijusi, tagad ir cita. Jānis Vilnītis atzīst, ka valdes lēmumi ir nozīmīgi un ietekmē ostas un ekonomiskās zonas darbību. Esot prieks, ka valde savulaik izšķīrās par ostas padziļināšanu un karostas kanāla attīrīšanu, bet grūtākais bijis lēmums par HRC Libavu. No vienas puses skatos, ka uzņēmējs, ka tas ir normāls biznesa projekts, kur pilsētā tiek savs labums, ir kaut kāds vairākas 100 darbvietas, ir šis papildus produkts, ko viņa ražojot iegūst siltums, kas Liepājai noderētu un ļautu iespējams samazināt siltumtarifus, taču no otras puses tie riski, kurus varbūt kādreiz emocionāli skatās, bet kaut arī katrā emocijā ir sava pamats. Un, kā liepājnieks, es arī, protams, uztraucos, lai nebūtu jaunas smakas, jauni putekļi. Un līdz ar to šis lēmums ir tāds smags, zinot to, ka mums vajag darba vietas un vajag šo Liepājas siltuma problēmu varbūt risināt un palietināt, tad tas lēmums liekas no vienas puses pozitīvi risināms. Gunārs Anciņš arī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdē strādā salīdzinoši nesen, un kā Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks pārstāv pašvaldības intereses. SEZ valdes lēmumi ir bijuši vienmēr ļoti izsvērti un būtiski arī pilsētas attīstībai kopumā, jo katrā valdes sēdē mēs pieņemam diezgan nopietnas lēmumus, gan, piemēram, par ostas padziļināšanu, gan, piemēram, par karostas kanāla attīrīšanu, gan, piemēram, par loģistikas jautājumiem un, piemēram, jaunas prāņu līnijas izveidi. Es domāju, ka katrā valdes sēdē šie lēmumi ir izsvērti gan no pilsētas, gan arī no valsts kopējās attīstības. Ik viens lēmums ir nozīmīgs, un no tā, cik tas ir izvērtēts un pamatots, ir atkarīga ne tikai ekonomiskā attīstība, bet arī liepājnieku labklājība. Katra investīcija Liepājas pilsētā un Liepājas SEZ-ā ir pietiekoši būtiska, jo tās ir pirmkārt darba vietas, un īpaši es priecājos par tiem lēmumiem, kas ir pavairojušas ostas kravu apgrozījumu. Tie ir jauni termināli ostām, tie ir uzņēmumi, kas veicina arī pilsētas ražošanu, kā piemēram Liepājas biznesa centra paplašināšana un attīstība. Andrijs Matīs ir satiksmes ministrijas valsts sekretārs, un Liepājas SEZ valdē strādā arī salīdzinoši nesen, bet allaž ir ļoti rūpīgi iepazinies ar visiem jautājumiem. Pirmām kārtām jau tā ir ietekme uz kopējo tautsaimniecības, uz šo te tranzītu nozaru.
Mēs esam atbildīgi gan par tranzītu, gan par ostām, gan par dzelzceļu un autoceļiem un vispārējo. Tātad šī infrastruktūra ir ļoti būtiska, lai nodrošinātu pareizās investīcijas pareizā vietā, kas uzlabotu iespējas uzņēmējiem, iespējas biznesam attīstīties. Un konkrētā gadījumā par ostām runājot, protams, mēs skatāmies, kur ir nepieciešams attīstīt papildus kapacitāti dzelzceļam, kur ir nepieciešams papildus autoceļu attīstīt, kur ir nepieciešami kādi citi atbalsta instrumenti, lai mēs uzlabotu šo Latvijas tranzīta koridoru kopumā, palielinātu nodarbinātību un to pievienoto vērtību no šo kravu tranzītu, kas paliek Latvijā. Un otra lieta ir, protams, arī liela daļa no ostas īpašumā, no ostas valdījumā, tātad no ostā esošajām zemēm ir satiksmes ministrijas valdījumā. Līdz ar to mums ir ļoti rūpīgi jāsako, kā šis īpašums tiek apsaimniekots. Mēs ļoti rūpīgi analizējam arī nomas līgumus un visas pārējās lietas, lai mēs gūtu maksimālu labumu arī no valsts īpašuma iznomāšanas. Valsts intereses Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdē pārstāv arī ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Andris Lapiņš, kuram ir lielākā pieredze, jo darbojies vēl savulaik Liepājas ostas valdē no 1994. gada. Liepāja par šiem nepilniem 20 gadiem osta ir kļuvusi tiešām par ne tikai nozīmīgu uzņēmējdarbības atbalsta punktu šajā Liepājas reģionā, Kurzemes reģionā, bet par nozīmīgu spēlētāju Baltijas valstu mērogā. Un tas ir galvenokārt pateicoties gan Liepājas ostas stratēģijai, kāda viņa tika izvēlēta, tiem lēmumiem, ko ir pieņēmusi ostas valde, speciālās ekonomiskās zonas valde, tiem valdības investīcijām, kas ir veiktas ostas attīstībā, radot priekšnoteikumus privātām investīcijām šajā ostā. Un faktiski šī veiksmīgā sadarbība starp Liepājas ostas valdi, Liepājas domi, valdību un privātajiem operatoriem ir nodrošinājusi to. Faktiski mēs redzam tos rezultātus šobrīd, kad mēs esam sasnieguši, domājam, sasniegsim lielāko jebkad kāds ir bijis apgrozījums, tuvojoties 6 miljoniem tonu, kas būtu varbūt necerēti tajā laikā, kad 18 gadus atpakaļ Liepājas ostas valde sāka darbību. Šobrīd strādājot sezvaldē esot vieglāk, jo ir skaidri zinām nosacījumu virzieni. Tā visa nebija 90. gadu sākumā, kad Liepāja tikai nosacīti varēja saukt par tirdzniecības ostu. Bet visticamāk, ka tieši no tā laika lēmumiem un lēmumu par speciālās ekonomiskās zonas izveidu šodien var runāt par Liepājas ostu un speciālo ekonomisko zonu, jo nekas nenotiek ātri. Tie lēmumi, kādi tika pieņemti, viņi ir tik pieņemti pareizi, redzot to, kāda ir rezultāta ostā un kāds ir apgrozījums ostā. Gan tie pamatu nosacījumi ir radīti pareizi, investīcijas ostā notiek, kravu apgrozījums pieaug. Protams, var vienmēr vēlēties labāk strādāt, tas var vienmēr, bet tie lēmumi tika pieņemti tādi, kas nodrošina šīs ostas attīstību. Ne tikai ostas, bet arī galvenais radīt arī tikai viens ir kravu apgrozījums, bet otrs darbvietas. Un darbvietas un osta un speciāla ekonomiskās zona, tās uzņēmumi ir laikam reģiona lielākais darba devējs. Uzņēmējs Liepājas sezvaldē pārstāv arī akcijas sabiedrības Liepājas patērētāju biedrības padomes priekšsēdētājs Alojis Norkus un akcijas sabiedrības Liepājas metalurgs valdes priekšsēdētājs Valērijs Tereņķevs. Es kā uzņēmējs varu teikt droši, ka pieņemot lēmumus ir jāizvērtē katra investētās naudas apjoms, cik viņš ir efektīvs, cik gados viņš atmaksāsies. Un šeit strādājot sezvaldē redzu, ka šie lēmumi tiešām tiek ļoti izanalizēti, tiek ekonomiski rēķināti aprēķini, un mēs zinām, ka ir kaut kādi vidējie rādītāji, kas ir ļoti svarīgi pilsētai, lai mēs noturētos konkurētspējīgi būtu pret Ventspili, pret Rīgu, pret Klaipēdu. Pilsēta iegūst nodokļos, ja arī mēs sakam, ka sezā ir atvieglot nodokļi, tad tomēr tā ir infrastruktūra, tā ir atpazīstamība. Pilsēta iegūst darba vietas, viņai apaļos skaitļos tikpat, cik Liepājas metalurgā darbinieku. Tādēļ es uzskatu, ka tas ir ļoti būtisks spēlētājs, ļoti liela teritorija aizņem, un tas ir ļoti svarīgi kopā ar valsts institūcijām strādāt, redzēt valsts Latvijas attīstību un paralēli arī Liepājas pilsētas attīstību. Man ir pārsteigums, man ir gandarījums no tā, kā notiek pirmkārt sēza valdes sēdes, ja, cik rūpīgi ir sagatavoti visi nepieciešami dokumenti izskatīšanai.
cik operatīvi jautājumi, kurie rodās starp valdes sēdēm, notiek visa tā informācijas apmaiņa, informācijas saskaņošana. Un tie jautājumi, kuros mēs valdes sēdē izskatām, protams, ka viņi ir svarīgi liepājniekiem un Liepājai kā pilsētai. Darba vietas. Mums ir jānodarbina cilvēkus, jo mazāk mums būs bezdarbnieku, jo labāk būs pilsētā. Ja? Tas ir galvenais. Mums ir jādod cilvēkam iespēju strādāt. Un pēc tam, un tikai pēc tam mēs risināsim citas problēmas vai citas jautājumas, ja? Vai paralēli mēs to darīsim. Ja? Liepājas sezvaldē jau no tās pirmsākumiem strādā arī Liepājas domas priekšsēdētājs Uldis Sesks, kurš ir arī valdes priekšsēdētājs. Osta tāpat par sevi ir ļoti liela vērtība. Maz tāda pilsēta ir pasaulē, kurām ir ostas. Un arī liepājnieki to novērtē, jo dažādās aptaujās, kad mēs liepājniekiem jautājam, ko vajadzētu attīstīt tagad nākošajos gados, osta vienmēr ir starp pirmajiem 2-3 tiem punktiem. Un arī pēdējās aptaujas to liecina, ka liepājnieki tomēr cer uz vēl straujāku, uz vēl nozīmīgāku ostas attīstību. Liepājnieki cer arī, ka vairāk prānu līnijas būs tādas, kur ir pasažieri, ne tikai kravas tiek pārvadāts. Kurš varbūt ir bijis tāds grūtākais lēmums, par kuru ir bijis visgrūtāk izšķirt? Ir vairāk tādu lēmumu. No vienas puses sabiedrība gaida jaunas darba vietas, jaunas ražotnes, tai pašā laikā ir uztraukums par to ietekmi uz vidi. Varbūt koksrūpnīcas lēmums ir bijis pietiekoši sarežģīts. Tāpat arī diezgan sarežģīti šogad ir gājis arī ar ostas padziļinātājiem, kur diemžēl bijis jālauž līgums ar esošo Dredging International un jātais jaunas konkurss. Tas rada tādu zināmu spriedzi, jo mēs jau gaidījām, ka šī gada beigās jau varēs ostu pilnībā padziļināt, līdz ar to ostas uzņēmumi varēs izmantot arī to iespēju, lai lielākiem kuģiem šeit brauktu un pilnībā viņus piekrautu. Vēl Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdē strādā Finanšu ministrijas valsts sekretāre Sanita Bajāre un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vadītājs Andris Ozols.